Jaunā Rēzeknes domes mēra amatam tika izvirzīti 2 kandidāti. Koalīcijā virzīja līdzinējo vietnieku Jāni Tutinu, bet opozīcija Ināru Groci. Pēc balsojuma ar 8 balsīm amatā ievēlēts Tutins. Es būtu godīgāks pret cilvēkiem un arī pret jums. Darbs ir jāturpina. Par to, ka pašvaldība ir tādā kā naporta rauktā procesā, vienalga iet uz priekšu, da tī paši attīstības projekti, kas no Eiropas Savienības, tas industriālais parks, gan kultūras nama projekta attīstība, gan īlu remonti. Tutinam ir pieredze. Viņš, starp citu, ļoti labi pēc manas atstādināšanas sevi parādījis, un viņš strādā ļoti efektīvi. Manuprāt, viņš ļoti cienīgs arī vēlētāju vidu cilvēks. Jānis Tutins politikā darbojas kopš 2002. gada. Ilgāku laiku bijis Saeimas deputāts no partijas Saskaņa un 2005. gadā īsu brīdi vadījis arī Rēzeknes domi. Šobrīd viņam piešķirta pielaide valsts noslēpumam uz 2 gadiem. Opozīcija atzīst, balsojuma iznākums bija prognozējams koalīcijas pārsvara dēļ, taču līdz ar vadības maiņu varētu mainīties arī domes darba stils. Man liekas, ka būs demokrātiskāks vadības stils, būs vairāk izklausēšanos un iespējams, ka būs vairāk arī komunikācijas. Būs kaut kādi jautājumi, kādus iepriekšējais domas priekšsēdētājs nebūtu pieņēmis, un varbūt arī kaut kādas virzības, kas būs savaidokas. Lai gan jaunais mērs jau sācis darbu, politiskā situācija Rēzeknē joprojām saglabājas neskaidra. Bartaševičs plāno turpināt tiesvedību, un tas var ietekmēt turpmāko varas sadalījumu pilsētā. Konkrēta situācija izvēlējamies mazāku ļaunumu, ievēlējam otro priekšsēdētāju. Es uzskatu, ka tas nozīmē, ka mazāki riski pašvaldība būtu atlaista. Bet no otras puses redzu to mērķtiecīgu darbību no Čudara kunga puses, jo es nevaru runāt, ka tā ir ministrijas pozīcija. Tieši spiest uz to, neoficiāli spiest uz to, lai mēs ievēlētu jaunu priekšsēdētāju, apzinoties, ka ir jau likumīgs priekšsēdētājs, kas nav neatlaists, neatstādināts. Tikmēr opozīcija pauž bažas, ka jaunā vadība var nebūt pilnīgi neatkarīga un lēmumu pieņemšanā var saglabāties līdzinējā ietekme. Es domāju, ka arī savstarpējas saistības un kaut kāda ļoti kardināli jautājumi tomēr tiks saskaņot ar bijušo pilsētas vadītāju un tiks ņemts vērā jau viedokļus. Es, cienu savus kolēģus. Ceru, ka to dara arī visi pārējie pašvaldības vadītāji. Un tā skaitā arī bijuši vadītāji, jo es neredzu citas iespējas komunicēt ar deputātiem, ar kolēģiem, tikai maksimāla cīņa vienam pret otru un maksimāli kopīgi mērķi. Kuru kabinetu jūs izmantosiet? Es izmantošu savu asketisko kabinetu, kur es esmu tagad. Mani viņš apmierina, tikai nomainīšu šiltīti. Jaunais mērs sola turpināt iesāktos attīstības projektus, vienlaikus kā galvenās prioritātes izvirzot ekonomikas attīstību, jaunu darba vietu radīšanu un lielāku atbalstu sociālajai jomai.